Rīgā vēlēšanas ir noslēgušās, un progresīvo deputāta kandidāts, tas, kurš neprot savu vārdu korekti uzrakstīt, ir atgriezies pie savas mākslīgi veidotas biedrības, lai turpinātu veidot sev priekšvēlēšanu kampaņu, gan jau uz Saimu šīs startēs. Lielākajam pilsētas ekspertam ļoti uztrauc tas, ka auto tiek novietoti pie Kongresa nama. Gribētu atgādināt progresīvajam kandidātam, kā arī viņa rapojošam operatoram. Visu šos jautājumus var nest pie sava mēra Klemberga un draudzenes Mārtas, kas tieši šos jautājumus kūrē. Nevis čakarēties klāt cilvēkiem, kas ir atbraukuši uz darbu. Vairs nevajag taisīt video, lieki laiku tērēt. Rakstiet iesniegumu, gan jau kāds no jums prot. Un uz Rīgas domu pie saviem draugiem. Viņi atrisinās 5 minūtēs, jo to ir solījuši, un būs cilvēcīgā Rīga. Bet, ja mērķis ir liekulīgi māžoties, neko nerisinot, kā vairums gadījumos ir ar jūsu darbību, tad turpiniet, kā savādāk cilvēki uzzinās, ka viņiem ir jābalso par aktīvistu bez izglītības un bez atbilstošas darba pieredzes.